Gaļas pārstrādes uzņēmums, uz kuru tūlīt dosimies savu ražošanas cehu, televīzija nodemonstrēja pirmo reizi. Forevers jau 17 gadu ir viens no lielākajiem gaļas pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kurš jau izsenis ir slavens ar augstvērtīgo produkciju. Paši savām acīm pārliecināmies, ka smeķīgie gaļas izstrādājumi tik tiešām līdz patērētājiem nonāk labākajā kvalitātē, kāds vien iespējams. Neveltīgi mēnesi uzņēmums saražo vismaz 1000 tonu produkcijas. Pieprasījums vien liecina par darba kvalitāti. Es nezinu, kā radās doma, ka jābūt Foreveram, bet to, kad cilvēki jāparo ar garšīgu produkciju, es domāju, tāda doma jau radusies ir sen atpakaļ. Un desu ražošana, gaļas ražošana, tā ir vecākā pasaule. Un tāpatās kā agrākos laikos, arī šīs laikos notiek tas pats. Cūciņi izaudzē, cūciņi nokauj, cūciņi pārstrādā un cūciņi apēd. Gaļas pārstrādes uzņēmumā nonāk Latvijas zemnieku saimniecībās audzētu lopu kautķermeņi. Tā kā pieprasījums ir milzīgs, nākas, piemēram, cūkas gaļu iegādāties arī aiz valsts robežām, jo vietējie zemnieki nespēja nodrošināt uzņēmumam nepieciešamos apjomus. Jūs redzat, cik jābūt cūciņai ir smukai jau ārēji jau. Pēc tam ir attiecīgas dažādas klases, kas ir speķa daudzums. Mēs veicam dažādas analīzes, un tikai tad mēs viņu dodam tālāk uz pārstrādi. Gaļas atkaulošana un šķirošana ir vairāku cilvēku roku darbs. Lai produkcija būtu garda, gaļu rūpīgi sašķiro. Šis ir, varētu teikt, viens no galvenajiem cehiem – šī atkaulošana vai cūku sadalīšana. Nu, kā jūs šeit redzat, šeit sadala cūku frakcijās. Sākot ar šķiņķi, ribiņām, un viss tiek nogādāts tālāk vai nu patērētājam, vai uz cehu tālākai desu pārstrādē. Jēlu gaļu, piemēram, šķiņķi pirms ievietošanas iepakojumos neapstrādā, lai katra saimniece varētu pagatavot visbaudāmāko ēdienu savā gaumē. Savukārt cehā, kur top dažāda veida desas, sardeles cīsiņi, aknu pastētis, izmanto dažādas garšvielas. Liela daļa produkcijas top atbilstoši vecajām, labajām metodēm. Tāpatās kā mūsu senči desas taisīja, tāpat arī mēs taisam, un nekas jau nav mainījies šī pasaulē. Arī mūsu senči lika dažādas garšvielas klāt, kūpināja, un šeit arī tas pats ir. Jūs redzējāt, ka kuterī mēs viņu sakuterējām, samaisījām, pielikām klāt garšvielas dažādas atkarībā no receptūras. Kā senči taisīja receptūru, tā arī mēs taisām receptūru. Un šeit jūs redzat aizmugurē pildīšanu. Mēs pildām pārsvarā produkciju cūku zarnā vai arī mākslīgā polimīda apvalkā, kas nav ēdams. Pēc pildīšanas gardā produkcija nonāk īpašās, milzīgās kūpināšanai un žāvēšanai paredzētās krāsnīs. Tad, kad jūs mājā cepat kotletes, karbonādis, jūs cepat tik ilgi, kamēr iekšā nav sarkana gaļa. Pēc tam jūs vēl višķiņu pasutinat, lai būtu droši, kad kotletes ir gatavs. Šīs krāsnīs notiek precīzi tas pats. 72 grādu produktā mēs uzskatām, kad produkts ir gatavs. Uzņēmuma noliktavā gaļas produkcija neuzglabājas ilgi. No cūkas kautķermeņa līdz veikala plauktam, piemēram, desas veidā, izstrādājams aizceļot 4 līdz 5 dienu laikā. Paši uzņēmuma darbinieki, forevieši, kā viņi mīļi sevi dēvē, ir pārliecināti, ka katrs izstrādājums, kas nonācis veikala plauktos ar firmas zīmi Forevers, jau vien garantē labāko kvalitāti jebkura veida gaļas izstrādājumam.